Kipriešu tautas pasaka salātlapa. Reiz sensenos laikos dzīvoja kāds laipns, bet resns ēzelis, viltīga lapsa un ļauns dumšs vilks. Ēzelis kādu dienu pastaigājās pa pļavu mežmalā. Reiz ēzelītis dzīvoja, ija, ija, jā, pa zaļu pļavu staigāja, ija, ija, jā. Reiz ēzelītis dzīvoja, ija, ija, jā, pa zaļu pļavu staigāja, ija, ija, jā. Lapsa ieraudzīja ēzeli un iedomājās: es iešu sameklēt vilku. Ja es izmantošu savu viltību un vilks liks lietā savu spēku, mēs ēzeli varēsim apēst. Tā nu lapsa devās uz pļavu un sastapa vilku. Cienītais vilka kungs, teica lapsa, nāciet paskatieties uz šo resno ēzeli. Ak, lapsas kundze, ko gan mēs varētu izdomāt, teica vilks. Šeit ir mans plāns, sacīja lapsa. Parādiet man savu plānu, teica vilks. Lapsai jau bija savs plāns. Ejiet, paņemiet laivu, tikmēr es aprunāšos ar ēzeli un izlikšos, ka esmu viņa draugs. Tad es viņam piedāvāšu izvizināties ar laivu, sacīja lapsa. Es jums uzticos, lapsas kundze, ir pienācis vakariņu laiks. Nevaru vien sagaidīt, ka tikšu klāt šim gardajām vakariņām. Vilks dodas pēc laivas, bet viltīgā lapsa pie ēzeļa. Reiz ēzelītis dzīvoja, ija, ija, jā, pa zaļu pļavu staigāja, ija, ija, jā, te rudā lapsa atnāca, ija, ija, jā, un draudzību tā gribēja, ija, ija, jā. Labrīt, ēzeļa kungs, kā jums šodien klājas? Vaicā lapsa. Paldies, man viss ir vislabākajā kārtībā, atbild ēzelis. Es tevi uzaicinu izvizināties ar laivu kopā ar mani un vilku. Jūra ir pavisam rāma, nāc pievienojas. Tas būs viens jautrs brauciens. Tā nu viņi airēja un airēja, kad ceļotāji bija tālu prom no krasta, lapsa vaicāja. Vai jūs tālumā redzat draudīgu mākoni? Tuvojas vētra. Ak vai, ak vai, ak vai, 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 ak vai, ak vai. Ak, vai, 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 vai. Šķiet, ka mēs visi esam lielās briesmās. Mums ir jāizsūc visi savi grēki, pirms mēs noslīkstam. Gan vilks, gan ēzelis bija viensprātis, ka visiem būtu labi izsūdzēt pirms nāves savus grēkus. Ak, vai, ak, vai, ak, vai, 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 vai. Lapsa sāk pirmā. Es reiz nozagu 2 vistas un apēdu 3 pīles un aiznesu uz mājām 4 strušus. Tas taču nav nekāds grēks, saka vilks. Nejūties vainīga, lapsas kundze, jums nav grēku. Vilks turpina. Kādu dienu es biju tik izsalcis, ka apēdu govis, aitas un nozagu dažas kazas. Neuztraucieties, vilka kungs, jums nav grēku, sacīja lapsa. Te nu lapsa ar vilku pagriežas pret ēzeli un jautā viņam. Ēzeli, kādi ir tavi grēki? Ak vai, ak vai, ak vai, 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 vai. Ak vai, ak vai, ak vai, 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 vai. Kādu dienu saimnieks uzlika man mugurā milzīgu grozu.
pilnu ar salātiem. Grožs bija tik smags, un es biju tik noguris, ka paķēru salātu lapu un apēdu to. Tā bija tik garda, kautrīgi atzinās ēzelis. Tas ir milzīgs grēks, ar lielu pārsteigumu atteica gan vilks, gan lapsa. Izstāsti mums vēlreiz, ko tu ēdi. Es ēdu salātu lapu, vēlreiz atbildēja ēzelis. Vai tu ēdi salātu lapu bez eļļas un bez cukura? Jā, es ēdu salātu lapu, tas ir mans lielākais grēks, sacīja ēzelis. Ak vai, ak vai, ak vai, 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 ak vai, ak vai, ak vai, 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 vai. Ak, tas ir tāds kauns! Es domāju, ka mums vajadzētu tevi apēst, piepeši ieteicās vilks. Ko? Mani apēst? Pārsteigts jautāja ēzelis, un viņa acis iepletās. Mēs tevi apēdīsim, ja mēs tevi neapēdīsim, laiva nogrims no tava grēka, un mēs visi noslīksim tevis dēļ, sacīja lapsa. Mēs noslīksim, mums viņš ir jāapēd, redzi, mākonis tagad kļūst vēl lielāks, skaļā balsī vaimanāja vilks. Jā, patiešām tas kļūst lielāks un lielāks ar katru mirkli, sacīja lapsa ar bailīgu balsi. Piepeši ēzelis saprata, ko lapsa ar vilku grib panākt, tāpēc viņam bija ātri jāizdomā, kā aizbēgt no ļaunā vilka un viltīgās lapsas. Labi, jūs varat mani apēst, tikai pirms nāves izpildiet manu pēdējo vēlēšanos. Mans tēvs, gulēdams uz nāves gultas, uz manas kājas kaut ko uzrakstīja. Man šķiet, ka tas bija domāts aitām un kazām. Vilks. Kādām aitām un kazām? Ēzelis. Ja es zinātu, kas ir rakstīts uz manas kājas, es nekad nelūgtu tev to izlasīt. Esi tik labs, noliecies pie manas kājas un izlasi. Vilks pietupās uz ceļiem, lai izlasītu, kas rakstīts uz ēzeļa aizmugurējām kājām. Te pēkšņi ēzelis iespēra vilkam tik spēcīgi, bam, ka vilks iekrita jūrā. Plunkšķ! Bet lapsa tā pārbijās, ka baidoties no ēzeļa spēriena pati ieleca jūrā. Plunkš, 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 plunkš. Un tā gan lapsa, gan vilks ņēma nelabu galu un noslīka jūrā. Bet ēzelis laimīgi izairēja laivu krastā un dzīvo laimīgs vēl šodien. Reiz ēzelītis dzīvoja, jā, 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 pa zaļu pļāvu staigāja, jā, jā, jā. Reiz ēzelītis dzīvoja, jā, 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 pa zaļu pļāvu staigāja, jā.